Jau 3. gadu Valmieras pilsētas pašvaldība kopīgi ar Nordea banku Ziemassvētku laikā organizē konkursu, lai noskaidrotu glītāk izrotātos namus pilsētā. Šogad iedzīvotāji šim konkursam ieteica 24 objektus, 3 dažādās nominācijās – glītākā privātmāja, daudzdzīvokļu māja un tirdzniecības vieta vai uzņēmums. Pašus labākos šoreiz noteica tieši valmieriešu balsojums, kurā vislielāko punktu skaitu starp privātmājām saņēma Nauču ielas 8. nams. Tā saimnieks stāsta, ka gadu Ziemassvētku laikā padomā, kā izrotāt savu māju, lai prieks būtu gan pašiem, gan arī apkārtējiem. Tas nav grūti. Tas ir tā vienkārši piedomājot, lai būtu eleganti, lai tas tiešām ietu kopā tie toņi visi. Un tad jau arī rezultāts iznāk. Vienkārši pie tā, jāpiedomā ir, protams, bet tas ir tāds patīkams darbs, tas nav apgrūtinoši, pilnīgi nemaz. Arī veikals Kameja jau vairākus gadus svētku laikā garām gājējis priecē ar glīti izrotātiem skatlogiem. Arī šoreiz darbinieces pašas veidojušas dekorācijas un atzīst, ka tas nemaz nav grūti un nevienmēr prasa lielus līdzekļus. Tur bija tikai papīrs, izgriezt no papīra, aptais bumbas, aplīmē ar sintepronu un viss, visi materiāli tas ir no veikala, tā kā tikai darbs. Savukārt daudzdzīvokļu māju konkurencē valmierieši vislabāk novērtējuši namu Upes ielā 4, kuras saimnieki mājas svētku laikā bija izrotājuši ar košām dažādu krāsu gaismām. Pilsētas pašvaldība un Nordea banka saka lielu paldies arī visiem pārējiem, kas svētkos realizēja savas idejas, veidojot pilsētu krāšņāku un patīkamāku. Šogad arī tiks domāts par koncepciju, kad mums patreizajā brīdī, ka visas galvenās ielas būs arī tehniski sakārtotas, šogad būs tilts gatavs, un tad jāpaskatās kopīgi uz pilsētu, kā mēs padarīsim to pilsētu uz visiem svētkiem, kādā veidā mēs viņu veidosim, pušķosim un graznosim. Protams, arī saistīts ar budžetu, jebkurš jautājums, ka tas arī nav nemaz tik lēti, tāpēc īpaši prieks par katru šādu iniciatīvu no cilvēku puses, kas to pilsētu padara krāšņāku. Nordea bankai vienmēr ir paticis diezgan neordināras lietas, un šī varētu uzskatīt, ka ir pie tādām neordinārām lietām. Un mums arī vienmēr patīk skaistas lietas, arī, ko es gribētu tā kā paturpināt. Un es domāju, ka šī ļoti laba tradīcija, kas ir sākusies, viņu arī vajadzētu turpināt. Un kā jau arī izpilddirektors teica, ka nākamā gadā būs saremontēts šis Gaujas tilts, un tad arī pāries tas skaistums pāri Gaujai. Jāmin, ka vislabāk novērtēto namu saimnieki kā pateicību par ieguldīto darbu saņēma arī naudas balvas no Nordea bankas un Valmieras pilsētas kalendāru 2012. gadam.